Sveiciens! Esam Vismāras pilsētā Vācijā, un šodien man ir pievienojusies Dace no Linas Agro. Paldies, Dace, ka esi šeit! Paldies, Veronika, kad uzaicināji. Man ir prieks šeit būt. Liels paldies par šodienu. Mēs pavadījām lielisku dienu zemnieku saimniecībā un apmeklējām MPZ izmēģinājumu staciju. Un pastāstīsim šodien, kā mums tur gāja. Jā, ko tad mēs šodien redzējām un padalīsimies ar atziņām un zināšanām, ko mēs šodien ieguvām. Pirmais, kas man paliek atmiņā par šodienu, ir zemnieku saimniecība, kas strādā ar lielu jaudu, lielām tehnikām, ieguldās šajā saimniecībā. Tiešām ražas ir iespaidīgas. Jā, vēl redzējām izmēģinājumus, kur tika salīdzināti sējas laiki. Agrā sēja un vēlā sēja. Agrā sēja šeit ir skaitās augusta vidus, 11. datumi, un vēlā sēja ir septembra sākums. Līdz ar to varējām salīdzināt, kā tad ziemas rapsis izskatās. Un šī atziņa atšķirība sējot apmēram mēneša starpību, sējot vēlāk, līdz ar to arī pavasarī, augi sāk ziedāt nedaudz vēlāk. Un tas var būt arī kā instruments, kas palīdz cīņā ar vēlām salnām. Manā novērojumā šīs vēlās sējas arī ir iegūms rudens periodā, jo zemniekiem sanāk ieguldīt mazāk augu regulēšanā, un augi tik ātri neuzskrien augšā. Tieši tā, šeit mēs varam runāt pirmkārt par šķirnes izvēli. Ja tu vēlies sēt agrāk, līdz ar to arī jāizvēlās attiecīgā šķirne, kas tik ātri neskrien rudenī augšā. Un savukārt, ja mēs izvēlamies šo vēlo sēju, tad attiecīgi šķirnes, kas ļoti strauji attīstās rudenī. Un principā mēs varam iekonomēt uz viena regulātora. Protams, arī ir iegūmi pavasarī, kad augi tik ātri neattīstās un viņi necieš agrijās pavasara salnās. Līdz ar to vēlēji sējai, es uzskatu, ir iegūmi, bet izvērtējam katru savus saimniekošanas taktiku un vērtējam izdevīgumu. Tieši tā, tas ir jāvērtē katras saimniecības ietvaros. Apskatījām arī lauka pupu un zirņu izmēģinājumus, kur tik vairāku gadu garumā ir pierādījuši, ka visekonomiski izdevīgākā izsējas norma lauka pupām ir 40 dīkstošas sēklas uz kvadrātmetru ar atstarpi starp rindām 11 centimetri. Savukārt zirņiem visekonomiski pamatotākā izsējas norma ir 80 sēklas uz kvadrātmetru, arī ar atstarpi 11 centimetri. Kā arī pieskarsimies pie šiem izsējas normām, mēs redzējām, ka arī samazināta rapša izsējas norma ir ekonomiski izdevīgāka. Un tādēļ ieteiktu sēt 40 dīkstošas sēklas uz kvadrātmetru un piedomāt arī pie platījām rindstarpām, kas ļaus augiem labāk attīstīties. Bet kā tad ir ar vēlo sēju? Vēlā sējas gadījumā izsējas normu iesaka nedaudz palielināt. Jā, protams, jo konkurējošie augi, tie, kuri būs mazāk attīstīti, šajā gadījumā atmirs un atstās vietu labāk attīstītiem augiem. Tieši tā. Kā arī apskatījām izmēģinājumus, kuros ziemas rapsis tika iesēts un nelietots augu augšanas regulators. Tas tādēļ, lai varētu novērtēt stublāju pagarināšanos pirms auga ziemošanas. Un šajos izmēģinājumos redzējām arī Linas Agro šķirni Janoš, kas ieguva ļoti labu vērtējumu, tikai 3 punktus no 9. Stublājs bija pagarinājies ļoti maz. Un šajos daudzajos izmēģinājumos tika vērtēta šķirne Janoš un Dominators. Mēs varētu teikt paldies Rapū par tik labām šķirnēm. Kā arī drīzumā jūsu portfelī būs arī jauna ziemas rapšu šķirne Teflona. Kā arī kodināšanai ir liela nozīme. Šeit apskatījām 3 dažādus kodņu izmēģinājumus. Kā labāko no šiem izmēģinājumiem es novērtēju lumipozas izmantošanu pie kodnes kopā ar Integral Pro. Arī Latvijā esmu novērojis, ka
rapsis, kas kombinēts ar lumipozas kodni, tomēr izveido labāku un stiprāku sakņu sistēmu, kas palīdz augam pārziemot un pavasarī izmantot no augsnes pieejamo mitrumu. Šī bija ļoti gara un intensīva diena. Protams, rīt jāsaņem pēdējie spēki un jāpiedalās vēl mācībās, kur noteikti iegūsim vēl jaunas zināšanas. Un noteikti dalīsimies arī ar jums.